Viktors Dobricovs pēc spēles pret Rīvām PPK. Droši vien par emocijām nejautāšu. Kā no treneru skatu punkta šis mačs izskatījās tev? Pirmkārt, paldies visiem abām brigādēm līdzjūtējiem. Šodien ne. Žēl, ka tas notika pret mums šitādi svētki, bet mēs arī esam tādas izjutuši, tās ir fantastiskas emocijas. Es novēlu, lai PPK atnāk pie mums, nevis mēs pie viņiem uz nākotnes līgu. Es domāju, mums visiem būs futbolā daudz patīkamāk brīži. Paldies! Paldies, Viktor! Bet var teikt, ka šodien pretī bija virsnīgas cerīga komanda jums? Kausa spēle ir, vēlreiz Latvijas kausa, tas tie, kas nepiedalās Eiro kausos, priekš mums tie ir Eiro kausi. PPK šodien parādījies vēlreiz. Es zinu, kas tās ir pa emocijām, kad šitādas tu izrauj uzvaras, viņas ir fantastisks un, var nospēlēt katru komandā, katru visu čempionātu spēli, nē, protams, nē, bet viņi uzvarēja šodien un viņi bija spēcīgi. Varbūt kas notika beigās, kā tu izskaidroji? Iestādi paši pēc tam uzreiz ielaiži? Visdrīzāk mēs padomājam, līdz mums būs atalpa, un tad, mēs viņus piesmiegsim, bet, nocirta mums, nezinu, ko. Es vēlreiz no sirds apsveicu, un tās emocijas, jūs visi, kuras jūs devāt tieši šodien Latvijas futbolu, un es domāju, viņas ir neaprakstāmas. Paldies, un lai veids virsniekā! Māris Landmanis uzvelki uzreiz pēc uzvaras, kas saprot, žaketi pastāstīts kaut kāds īpašs rituāls tev? Pirmām kārtām paldies par šiem futbola svētkiem, jums visiem klātesošiem. Žakete man bija pirmās 5 minūtes spēles sākumā un ģērbtuvē. Un zīmīgi šodien, kā es džekiem teicu, ir svētku diena, tādēļ man ir svētku apģērbs, bet lai šie svētki būtu vēl īpašāki, šodien es uzvalkam pieliku klāt mūsu komunas emblēmu, padarot šos par visu mūsu svētkiem. Un pateicu džekiem, mēs neesam vienkārši komanda, mēs neesam 11 vai cik cilvēki, kas iet laukumā un cīnās, bet mēs cīnamies par visiem, kas atnāk mūs atbalstīt. Tā ir mūsu kopēja uzvara, un mēs ticējām, ka mēs to varam, un spēles plāns nostrādāja, un ejam nākamajā kārtā. Beigās nebija dežavu sajūs no Skansas maču? Bija gadi. Bija, tāpēc es neuztaisīju uzreiz visas 5 maiņas. Es pataupīju, ja gadījumā kas, bet džeki raksturu parādīja, un iespējams tie uzmundrinājumi vārdi pirms spēles nostrādāja, kad ir lūzuma brīdis, bet atceramies, ka mēs turamies visi kopā, un tas arī bumba kopīgiem spēkiem iegāja vārtos beigās. Tā kā 2-1, paldies grobiņai! Kāds bija tās pamatnostādnes spēlēt agresīvi, nebaidīties, ko tieši teica komandai, gan pirmspēles, gan pārtraukumā? Mēs Viktora Dobricova schēmu, kā viņi spēlē, zinām jau gadus 5. Viņi pie vienas schēmas pieturās, attiecīgi treniņos arī pastrādājām pie tā, lai aiztaisītu vidu, lai viņi nesaraustītu mūsu caur vidus zonu, lai viņi spēlē gar malām. Malējiem bija uzdevums tos spēlētājs nevis laist gar malu garām, bet laist uz vidu, kur atkal sagaida nākamie. Attiecīgi uzbūvējām tādu sienu, zinājām, pie labvēlīga rezultāta, ka viņi spiedīs vēl vairāk, nosēdāmies, pārkārtojāmies, beigās jau ierakumos, ielīdām tur dziļi, bet, ko tu uzvarētājiem var pateikt? Ko vēlies ceturtdaļfinālā? Ir kāds preferences, gribi mājās, gribi viesos? Es gribu aizbraukt uz Liepāju. Vēl kādi jautājumi no publikas? Kuru tu modeli gribētu apprecēt? Man ir ļoti skaists draudzene, man modelis nevajag. Paldies. Dāvis Sandrs Stročs, šodien nezinu, cik bumbas izsta no savas sodlaukumā, pastāst, cik tev emocionāli šī spēle arī sanāca?
Ļoti emocionāli balss. Nav vairs nevarēja vairs tur pakliegt pēc spēles. Atdevu visu spēkus, emocijas, pārpildīts, es nezinu, kur uzkrāt emocijas vairāk. Forši, viss forši, paldies skatītājiem, bija super spēle. Svinam brīvdienas. Kaut ko tam līdzīgi atceries savā karjerā tieši no emocijas ziņas, no emociju viedokļa? Tik traki nav bijis, ka pēc 90 minūtes ielaist un pēc tam vēl iesist, tik traki tiešām nekād nav bijis. Tā kā fantastika. Pirmoreiz dzīvē. Šodien jauni partneri aizsardzībā, gan Atis, gan Rainers pastāst, cik ātri, kā saka, Tamas Pērtie iegāmē viņu vārdus un uzvārdus. Rati jau pazīstam, jau esam spēlējuši Tukumā, tur problēmas nebija. Rainer arī jauns puisis, ļoti saprotošs, labi, man liekas, sastrādājāmies. Tā kā nekāds problēmas, uzreiz vārdus atcerējās, viss kārtībā, tā kā turpinām spēlēt kopā, nav. Un vai arī gribēji Liepājas atklāt finālā? Īstenībā jā, es jau teicu iepriekšēji Andrim, ka esmu gatavs Liepājai. Šodien pa pāris kausiem, rītdien! Šodien pa pāris kausiem, rītdien! Paldies jums!